Ziemassvētku laikā Alūksne pārtop par eņģeļu pilsētu. Šeit izvietoti gan lieli, gan mazi eņģeļi, kurus veidojuši mākslinieki Gintars Čerbikaus un Lilija Kukle. Eņģeļus jau patīk jau kopš bērnības. Es kā bērns, bet tāds pasakām ticēju, no tagad ticu. Un tad es gan zīmējusi esmu eņģeļus, gan veidojusi. Tad Gintars atnāca mājās un teica, ka taisīsim eņģeļus, lai gatavojās. Un tad es, protams, parakstījos. Bija doma, ka viņam jābūt tādam gaisīgam, kā tēlam, kurš ka mums nav tāds reāls. Es esmu pārsvarā tikai, teiksim tā, piegādāju materiālu, tehniskas lietas, tur skrūgriezīti, plaķenītes, kaut kā tā. Un arī to smagāko darbu es uzņemos. Bet to visu tēlniecisko, to smalkumu, eņģeļie to lidojumu un visu to gaišumu, tad mēs arī taisam. Eņģeļu veidošana ir smalks un sarežģīts process. Mākslinieki tos vīno drātīm, variējot ar dažādām formām, lielumiem un krāsām. Viena no ievērojamākajām dekorācijām pilsētā ir 3 metrus garais eņģelis, kuru mākslinieki veidojuši vairākas dienas. Šogad tā pa lielais eņģelis. Tam bija ideja, ka vajagot lielu, reāli, tikai tā kā tāda telpa liela nav mums personīgi, tikai strādāts ārā. Pagalmā. Eņģeļi veidoti, lai ne tikai rotātu pilsētu un ietērptu to svētku noskaņām, bet arī piepildītu ikviena cilvēka sirdi ar mieru un mīlestību, jo, kā uzskata mākslinieki, svētkos kaut uz mirkli vajadzētu aizmirst ikdienas steigu, ļauties labām domām un priekam. Eņģelis varbūt ir tas Dieva sūtnis, kurš pasaka cilvēkam priekšā, kas ar tavu personību notiek un kā tu sagaidi tos Ziemassvētkus un kas tu esi. Un automātiski sanāk ļoti vienkārši. Tas ir tāds kā atgādinājums, ka nāk Ziemassvētki. Pašā sākumā, pašā pirmajā gadā, kad uzlika, laikam, vislielākais prieks bija tagad tie mazie bērniņi pienāk, un viņi tādā sajūsmā ir, un tas, laikam, ir tas skaistākais. Tad tāda maziņš viņš pienāk, un viņam jau ir tāds pasaku tēls turpat priekšā. Ideja par Alūksni eņģeļu pilsētu radās novada kultūras un sporta nodaļas vadītājai Sanitai Eglītei, jo, kā viņa atzīst, Alūksnei kā Ernesta Glika pilsētai eņģeļu tematika ir ļoti tuva. Eņģelis ir labā vēstnesis. Un tik ļoti gribētos, ka ik viens cilvēks būtu šo labo darbu darītājs un labā vēstnesis, jo ļaunuma, sliktu vārdu, sliktu domu mums ir par daudz un pietrūks tieši šī labā. Un gribētos, lai Ziemassvētkos mēs uzlādējamies no šiem eņģeļiem, lai paši kļūstam par eņģeļiem, bet lai šī labestība neapstātos tikai ar Ziemassvētku laiku, lai mēs visus gadu varētu būt tādā Ziemassvētku laikā ar labām domām un ar labu enerģiju pret citiem un arī pret sevi. Mākslinieki pieļauj, ka arī vasarā pilsētā varētu izvietot eņģeļus, kuri būtu veidoti no granīta, dolomīta vai pat bronzas.